Es domāju, ka tas viena no tām svarīgām un interesantām lietām ir sakarā ar šīm zīmēm, un kad tur katrs var mēģināt atrast tieši, kas atbilst viņam, vai ne, kas viņam vajadzīgs. To viņš tur arī droši vien atradīs, varbūt modrs. Var to apstiprinātību noliekt. Nē, tas pilnīgi apstiprināts. Kā vienmēr saka, cilvēks mūzikā dzird to, ko viņš, kas viņā ir. Ja viņam mūzika neskan, tad viņš to nevar dzirdēt. No, jā. Un tad ir 16 cilvēki, vai ne, kas katru reizi ir vienā lekcijā, ne vairāk, ne mazāk. Ne vairāk, ne mazāk. Un tad tās ir 2 dienas, 5 stundām. Nu labi, tas ir tā to. Bez kafijas. Es domāju, ka tāds seminārs, un kā Modrs saka, arī 16, tas skaitlis tur jau var zināt, tāda simetrija, ka tie 16 viens otru papildina, tur rodās tāda kopība, un droši vien beigās visiem ir tā, pēdiņās svētais gars, vai ne? Un katrs tur caur to zīmu un caur citu zīmēm, bet kas viss nāk no tā aukura, no kopējā katlī, varētu teikt, tad viss tas kopā tam cilvēkam, kas piedalās seminārā, es pieņemu, varētu būt ļoti, ļoti noderīgs un vajadzīgs, un viņam var palīdzēt ļoti to savu garīgo spēku apgūt. Nu jā, un runājot par to, kad es esmu persona, kas gribētu būt šajā seminārā, man vēl nav bijuši šādi iespēja būt. Uz šo brīdi man ir ļoti liela intriga to visu piedzīvot, jo kā Modrs pats arī neslēpj, ir cilvēki, kas to neiztur. Un pēc pirmās dienas tad dodās mājās un nepaliek uz otro dienu. Tad tas gandrīz vai tāds izaicinājums, ko es metu pati sevi un pārbaudīt, kā man būs, un kā man ies ar šo zīmes semināru un ar to spēku izturēt. Mums visiem pieder šie ornamenti, tie ir no mūsu senčiem, un tātad mēs esam viņu mantojuši. Viņi mums pilnīgi pieder un pienākās. Mēs varam viņus valkāt bez jebkādām problēmām un aizspriedumiem. Bet joprojām tur katram ir savs tomēr. Savu daļiņu iekšā, un ņemsim kaut vai rokdarbnieces viņas, kad viņš šuva kreklus. Ja. Katra rokdarbniece drusku kaut ko savādā. Viss tas ir zināms, tas kopējais tāds paterns, ko sauc. Tā matrica ir zināma, bet tur katrs ieliek kaut ko no sevi. Tas ir kopējs, bet tomēr katram arī kaut kas individuāls. Tās ir tās lietas īstenībā, caur ko mēs sevi definējam, kā daļa no kopības, vai ne? Šīs zīmes centrs un šī ideja, tas mūs visus mudina šajā procesā iekšā dažādos veidos, dažādos līmeņos un vienkārši piesaista pie šīs zināšana produktivitātes idejas. Un varbūt ar laiku mēs to dzirdēsim ne tikai dažās grāmatās, kas sarakstīts pēdējos 10 gados pasaulē, bet dzirdēsim arī ar vien mūsu valsts šajā nākotnes vīzijā. Nu ko, uz šīs labās nots varbūt, ka mēs varam vienu muzikālu pauzi, ne? Mēs gribam tādu, ja? Un tad mēs varam šīs jaukās zināšanas sabiedrības vīzijas, vai ne, ko doktors Kapernieks tikko prezentēja. Mums ir tāda jauka tagad koklētāja. Es tādu priekšā Laima Jansona varbūt varētu izstāstīt. Ja mums īstenībā mēs gribējām tavu mammu aicināt, godīgi sakot, ja? Bet kā tas notiek, ka tagad tu šeit esi? Man uzaicināja ar kokli spēlēt šeit, un mēs jau it kā sen bijām tikušies, bet tas bija tikai vienu reizi un tā, bet un tieši arī manas mammas sakarā. Tava mamma ir slavēta pazīstama audēja, kas specializējas uz lielvārds jostām, ne? Varbūt uz jostām kā tādām. Uz jostām kā tādām un jo īpaši uz lielvārds jostām. Jā.
Un viņi atcerās katru jostu. Ja? Jo es to nezināju. Man bija mājās Lielvārdas josta. Ja? Es nezināju, kas to ir daudz. Ja? Man viņi bija uzgādināti. Ja? Un tā man to atcerās. Ja? Un tas ir fenomenāli. Tad viena lieta, es varu kādā kamerā parādīt. Te ir Laimas Jansons jaunais disks Ugunszīmes aukurā. Ja? Tā kā mēs varam prezentēt. Un viena no šī diska, viena kompozīcija, kā mēs nosaucam kompozīcija, improvizācija. Vai ne? Improvizācija un kompozīcija mums ir tā iespēja tagad dzirdēt.